Sveiki! Es esmu Mārtiņš Mežuls, programmas direktors audiovizuālajām mākslēm tehnoloģijām. Principā tie cilvēki, kas iegūst kvalifikāciju video operators. Šo programmu izvēlās tie cilvēki, kas vēlās parādīt savu iekšējo es caur kameras lēcu. Principā viņi apgūst tās prasmes, kas būtu vajadzīgs jebkuram operatoram, vai tas būtu televīzija, kino, vai arī video mūzikas klipu veidošana un tam līdzīgi. Mēs labi zinām, ka katru gadu Latvijā varbūt nav nepieciešami 20 kino operatori, tāpēc mēs šos jauniešus sagatavojam dzīvei. Kas nozīmē to, ka viņi apgūst vairāk tādu nekā tikai operatoru filmēšanu. Viņi apgūst montāžu, scenāriju veidošanu, skaņu apstrādi, režiju pašos pamatos, saprotams par filmēšanu, bet arī budžetu veidošanu, tāmes. Un, principā, tā ideja ir tāda, ka 4. kursā absolvējot, mums ir jaunietis, kas ir tāds virtuos šajā sfērā. Iestājoties jaunietim, ir vienkārši jāpajautā sev, vai tas, ko grib veidot, ir vairāk produkts vai māksla. Jo video operators ir tie cilvēki, kas vairāk tiešām tendējas uz mākslu. Principā jājautā, vai tu vairāk vēlētos veidot reklāmas, kas būtu vairāk audiovizuālas komunikācijas dizains, vai dokumentālas filmas, inscenācijas filmas, mūzikas klipus, dzejas vizualizācijas, kas tagad ir populāra tēma jauniešiem, jo tas ir tas vairāk, kas būtu video operatori. Viens no iemesliem, kāpēc jaunieši izvēlās video operatoru programmu, ir, pat ja viņi dzīvē varbūt neplāno tieši saistīt savu sfēru ar šo, ir sociāla tīkla mārketings vai arī, teiksim, pamatzināšana šajā sfērā, pēc tam tālāk studēt producēšanu. Protams, mums ir jaunieši, kas pat labam savas studijas ir turpinājuši arī ārpus Latvijas, jo viens no iemesliem, kāpēc studenti izvēlās skolu Viktorija, ka tas ir milzīgs lēciens tālāk budžeta vietām arī ārzemēs. Un ir jaunieši, kas studē kinematogrāfiju, ir jaunieši, kas studē režiju, bet ir arī tādi, kas pavisam nomaina citu sfēru, piemēram, biznesa zinības, un pēc tam tālāk tās apvieno, vai tas ir producēšana, vai tas ir vairāk kaut kāds mārketings vai sabiedriskās attiecības. Jā. Tā kā gaidīšu jūs visus 1. septembrī, kameru rokās un sāksim darbu.